Eksponentu vienādojumu. Ja pakāpes ir formā A pakāpē m reiz x plus KI, tad skatāmies, ka visiem mūsu piemēra uzdevumā visas mūsu pakāpes ir pie kāpinātā x ir vienādi koeficienti. Pirmajā piemērā 1, otrajā piemērā 1. Un var būt kaut kāds skaitlīts KI. Plāns ir iznest pakāpi ar mazāko kāpinātāju pirms iekavām. Pamēģināsim uz piemēru. 3 pakāpē x plus 2 mīnus 3 pakāpē x ir 72. Un mums gribās pārveidot šos te lai kāpinātāji būtu abiem 3x pakāpē. Ko mēs varam darīt? 3 pakāpē x, to mēs vēlamies iegūt. Un, lai būtu pakāpe plus 2 nepazustu, reiz 3 pakāpē otrajā. Mīnus 3 pakāpē x ir vienāds ar 72. Un šo mēs realizējām pēc formulas a pakāpē m plus n ir a pakāpē m reiz a pakāpē n. Tagad, kad mums ir 3 x-ejā, mēs viņu varam iznest pirms iekavām. 3 pakāpē x ir 3 kvadrātā mīnus 1 ir vienāds ar 72. Tātad tas ir 3 pakāpē x, 9 mīnus 1 ir reizinātājs 8, vienāds ar 72. Kā izrēķināt? Lai izteiktu 3 pakāpē x, es teiktu, ka es nesu astotnieku kā dalītāju uz labo pusi, bet jums varbūt labāk patiks vienādojam abas puses, mēs dalam ar 8. Un iegūsim 3 pakāpē x ir 72 dalīts ar 8 ir 9. Mēs zinām, ka 3 pakāpē x, ja mums jāsnāk devītniekam, tas ir 3 pakāpē kvadrātā. Un tad, kad mums bāzes ir vienādas, mēs drīkstam pielīdzināt šos te kāpinātājus. Atbilde x ir 2. Piemērā 7 pakāpē x mīnus 7 pakāpē x mīnus 1 ir vienāds 42. Kāda tad mums ir mazākais kāpinātājs? X vai x mīnus 1? Mazākais kāpinātājs mums būs x mīnus 1. Kā to dabūt, ja mums pie 7 pakāpē x nav šī x mīnus 1? Tad 7 pakāpē x vajadzēs, lai būtu 7 negatīvajā pakāpītē, tas ir dalīts ar 1, vai ar 7 pirmajā, un, lai daļas vērtība nemainītos, mēs dabūsim pierēzināt arī septītnieku skaitītājā. Mīnus pārrakstam tālāk, 7x mīnus pirmajā ir vienāds 42, un lūk šī te daļa apvilktā dos 7x mīnus pirmajā pakāpē reiz 7 mīnus 7x mīnus pirmajā vienāds ar 42. Kādas īpašības mēs lietojām? A pakāpē n ir 1 dalīts ar a pakāpē mīnus n, uz vienu pusi var celt, un ja mums ir a pakāpē mīnus n, tas ir 1 dalīts ar pakāpē a n tajā. Nu, lūk, kad mums ir pakāpes ar vienādiem kāpinātājiem, šo 7x mīnus 1 pakāpē mēs drīkstam iznest pirms iekavām, un iekavās paliek 7 mīnus 1 ir vienāds viss labajā pusē 42. 7 pakāpē x mīnus 1 ir vienāds ar, labi, nesteigsimies, pārrakstīsim, reiz 6 ir vienāds ar 42, un 7 pakāpē x mīnus 1 ir 42 dalīts ar 6. Ja vienādiem abas puses dalam ar 6, tas ir 7. Mēs zinām, ka jebkurš skaitlis
pirmajā pakāpē ir viņš pats, tāpēc mēs zinām, ka 7x mīnus pirmajā vienāds ar 7, pirmajā x mīnus 1 vienāds ar 1, un x ir vienāds ar 1 plus 1, x ir vienāds ar 2. Tas ir rezultāts. Drusciņ savādāks uzdevums. 3 pakāpē 5x mīnus 4 plus 3 pakāpē 5x vienāds ar 82. Mazākais kāpinātājs, to gandrīz nerakstīt, bet es priekš sevis. 5x mīnus 4 ir mazāks par kāpinātāju 5x. Tātad 3 pakāpē 5x mīnus 4 plus 3 pakāpē 5x. Un ja es gribēšu mīnus 4. pakāpi, lai te būtu blakus, šobrīd es viņu kā pozitīvi pierakstīšu saucējā. Un, lai nemainītos daļas vērtība, arī 3/4 pakāpītē pierakstīšu, pierēzināšu skaitītājiem izteiksmes. Lūk, šis te man dos 3 pakāpē 5x reiz 3 pakāpē mīnus 4 dos 3 pakāpē 5x mīnus 4 plus 3 pakāpē 5x mīnus 4 reiz 3/4 ir vienāds ar 82. Trīs pakāpē 5x mīnus 4. Ja mēs iznesam viņu pirms iekavām, tad iekavās mums paliek 1 plus 3/4 pakāpē. Vienāds ar 82. 3 pakāpē 5x mīnus 4. Un iekavās ir 1 plus 3/4, tas ir 9 reiz 9, tas 81, vienāds ar 82. Nu, un mēs jau redzam, ka šīs iekavas ir skaitlis 82, 3 pakāpē 5x mīnus 4, reiz 82, vienāds ar 82. Vienādojam abas puses dalam ar 82, 3 pakāpē 5x mīnus 4, vienāds ar viennieku. Un mēs zinām, ka jebkurš skaitlis 0. pakāpē ir 1. Tad mēs drīkstam pārrakstīt 3 pakāpē 5x mīnus 4 ir vienāds ar 3 0. pakāpē. Mums vajag, lai mums ir vienādas bāzes. Trīnieks un trīnieks. Un tad drīkst pielīdzināt kāpinātājus. 5x mīnus 4 vienāds ar 0, 5x vienāds ar 4, un x ir vienāds ar 4/5. Nu, un tas ir rezultāts, bet, ja izdala ar kalkulātoru, sanāks 0,8. Vēl viens uzdevums par šo tēmu. 2 pakāpē x plus 2 pakāpē x mīnus 1 plus 2 pakāpē x mīnus 2. Kāds ir mazākais kāpinātājs? Protams, ka x mīnus 2. Mēģināsim visus saskaitāmos pārvērst, lai izskatītos 2 pakāpē x mīnus 2. Tātad, lai šeit būtu 2 mīnus 2, mēs viņu pierakstam šobrīd saucējā, bet, lai daļa saglabātu vērtību, tāds pats skaitlis jāpieraksta arī skaitītājiem. Plus 2 pakāpē x mīnus 1. Mums vajadzēs vēl vienu mīnus 1, vēl vienu divnieku pakāpē, kas skaitītājā nāks kā pirmā. Un daļas vērtību, lai saglabātu, tādu pašu skaitli piereizinām arī skaitītājiem. Nu, un pēdējo mēs pārrakstam, jo viņš neprasa pārveidojumus. Ir vienāds ar 56. Tātad 2x pakāpē x mīnus 2 reiz 2 kvadrātā plus 2x mīnus 1 bija, tagad ir 2x mīnus 2 reiz 2 plus 2 pakāpē x mīnus 2 ir vienāds ar 56.
2 pakāpē x mīnus 2. Nesīsim pirms iekavām. Un iekavās paliks 2 kvadrātā plus 2 plus 1 vienāds ar 56. 2 pakāpē x mīnus 2. Nu, un kas tad iekavās mums sanāks? 4 plus 2 plus 1. Saskaitījām, tas ir 7. Un viss kopā vienāds ar 56. Dalām vienādojam abas puses ar 7. Un 2x mīnus 2 pakāpē ir vienāds ar 56 dalīt 7, tas ir 8. 2x mīnus 2 pakāpē ir vienāds un 8 mums ir 2/3. Ja bāzes ir vienādas, drīkstam pielīdzināt kāpinātājus. X mīnus 2 ir 3 un x ir 5. Paldies par uzmanību!